ofensīvas. Lūdzu, transportēros. Tā, jau jāskrūvē. Sākās mums Mīkstais karoči. Fifanam drīz ir jābrauc, kas notiek, kaut kas nenotiek. Lieliem vīriem. Ākties, kas pa maiku varētu otru pusi. Kuplajam dalībnieku skaitam vajadzīgi transportēri. Lūdzu. Fans gatavojās kvalifikācijai. Kāds sajūtas? Mērķis šodienai. Mērķis kvalim. Sāksim ar to. Mērķis kvalim nobraukt. Labi. Un nobraukt braucienus, protams, pa pirmo. Viņa konkurents šodien arī ir ieradies sīvākais. Šodien viņš saka, ka ir tā diena īstā, kad būs jāņem viņš. 14. numuru 38 sekundes aiz līderam. Vajadzēja vienkārši pagaidīt beigās, lai visi aizbrauc un uzskriet vienu apli un visu. No jā, es jau skatījos. Nevar pabraukt, viņi bremzē, es negribu lekt un dīsā. Es jau redzēju, jā. Tu jau arī braucējis viņai visu laiku. Es jau mēģināju, bet kaut vajadzēja nobraukt ātrāk malā. Es jau skatījos, nobrauc malā, tev bija minūte palikusi tikai vēl kaut kāds. Es nevaru norāt. Es jau domāju, tikai pusē ir kaut kur. Tev neredzēja ekrāns? Labajā pusē finišā. Kā trasa? Trasa ir ok, saķeri ir augšā, ir putra baigā. Nē, tur ir smilts. Smilts ir un kočkas ir tajā līkumā tieši un sanāk tā kā tīzli. Jāņem iekšmala tur. Tur ir iekšmala. Pārējie līkumi daudz maz ok visi ir. Saķeri ir laba. Ļoti laba. Tas augšējais līkums vistīzlākais bija. Bet, nu jā, nevarēja normāli ieskrieties, ne palikties, neko. Kaut kā visu laiku maisīja. Un kočkas beigās ir. Sit par rokām, gan pirms tā lejā, kur ir uzšau par rokām un normāli viņš novazā. Un pirms tā lielā kalna, kur jāpārbrauc pāri, tur arī tāds ir. Dublis vietām ir. Ne, ir kā ok, bet kaut kā būtu viņi lekuši, būtu labi. Kaut kā baidījos lekt. Jā. Tā neko atbrauc atbalstītāji. Tā neko. Jā. Tagad jau veidojās pirmie apļi jau veidojās. Noindēsim. Un lai nobraucēji divu apļi, Arturs Kauns. Robertam Romanovam joprojām nevienas kārtība. Aiziet. Pirmo startu Fifans. Noskaņojums. Mani sauc Fifans un esmu atnācis uzvarēt. Tas spēks. Jauda. Ja nebūs, tad pēc varēsim otsas braukt. Ja nebūtu pirmā, es braucu mājā, pirmajā braucienā. Pa taisnu. Sušķis ritīgā. Es jau šosejā nebraucu. Davai, TDS pasaukā. Delta. Es saku,
Es sapu, ko 4. 5. aizies. Trešais, jū. Viņš jau satradnēja starta mašīnu uzlīdz. Būs holšots. Kutā, braucē! Jihu, ja? Gazu! Nav komentāru, līderis. Lai, ko dārām? Davai, FIFA! Este poliția! Hai că erau la... Otrā vietā Henrija Lusus, Superpālo, Superpālo motoklubs, Henrija Lusus, second place, Estonia. Vai jau čampanīti, kurēs rungās, Estonia. Pirmais oficiālais Kāpēc palaid viņu garām? Tas nenormāli biesi. Kāpēc viņu palaid garām? Vainos kādu citu. Emīls saka, tev taču tam līdz. Tu visiem seko. Viņam arī vienkārši seko visu Es laiku. gribēju viņu noķert tādā brīdī, ka viņš nokļūdās. Nu, bet ja tu aiz viņu seko, viņš nokļūdās, tu jau esi aizmugurē. Bet es tā pārmāli ņēmu, tā es uzreiz baigi atpalikt no viņa. Nu, ne baigi, bet nu... Labi, ka pirmais Beigās brauciens. skatos, vēl 3 rokas pilnas. Viņš jau jāpārceļ citu klasi, jau viņš ir klapu braucēji. Tā jau man arī. Brauciens aizvadīt. Braucām, vai ne, pirmajā aplī. Starts nesanāca. Nu, kā parasti, bet tāpēc, kad nogura. Tā kā gāja ar otro nogura, kaut kur aizgāja, tur bija tā no 5 līdz 10 tā. Un pirmajā aplī šitais te viens priekšā nokrita un es viņam tieši iekšā. Nu, tā kā starp bufeli un riepu. Pēc tam kaut ko mēģināja sadzīt, kaut ko sadzina, piedzinās rokas, stūri sāka, vai šitais te aiziet. Tad ir sā. Beigās 16. palika. Fifanam otrais brauciens. Viss gatavs? Es esmu atnācis šeit uzvarēt. Jā. Pirmajā bija otrais, tagad viņam jānobrauc pa pirmo, lai būtu pirmais. Kāpēc nelaks visu? Davai! Gazu! Let's, jā. Tā jau otrā vietiņa. Tas ir nūģi. Stāsti. Piedod, trener. Aizmugur visu laiku iet. Tu jau vienu brīdi pierāvi tā kā viņam klāt. Beigās. Tev te atpalicēja bišķi pačkarēja vairāk. Tipa no sākuma viņam pačkarēja, pēc tam tev pačkarēja. Interesanti atkal bija tas, ka viņš uzreiz raujās uz priekšu, viņam nav amortizācija, viņš ir gatavs maukt. Startā es arī, bišķi nošokējies tipa par to, ka viņš uzreiz bija ārā. Iepriekš viņš iegūlās, tā kā, māmītī. Jau pat silts. Es nevaru nobraukt. Viss mēms, rokas līdz. Tā izskatījās. Es brauciens arī beidzies ar nāc pat startiņu izcelt, balviņas dabūju. Gāja kādu laiku pa otro sanāk, man apzina diezgan ātri. Turējos viņam līdzi un tad pa vidam
ķipā piekusu, ķipā amīši beidz strādāt, nevar saprast. Karoči piekusu. Tad beigās paliku... Kurš tas beigās 12. bija? Beigās 12. paliku. Rekur, tīk maikas. Edzi, merč, var dabūt. Vajag merči no... Protams, meklē vienmēr sponsoru. Arī melnā krāsā var parādīt. Apsties. Smoki. Protams, 25 eiro var dabūt tādu, ja kāds vēlas ierakst komentārā. Jā. Otrajā vietā Kristaps Rieznieks, Saldus Action Sport otrajā vietā. Un uzvarēt Taurītis, Kristaps Rieznieks, Reinis Augstmanis, Alens Elvijs, Kaunijs, Tailīs Šampanietis kopā ar... Šito gan zero klasē ir iemācījusies perfekti. Noteikti mājās pēc spoguļa pamatīgi trenējušies, jā. Lai varētu kāpt uz godā pjedestāla pakāpieniem. Man ir rakstīts ten. Uz tā kausa 4. posms. Vajag uzmācīgs brauc. Tagad jau bija 4. posms. Nemāk. 4. vietā Reinis Akmeņkalns, Tukuma motoklubs. Vēl moto. Aizskatās, kas arī ir beigas šim video ierakstam. Tā kā jā. Tiekamies Dobelē.